Mūžīga darba atlikšana uz vēlāku laiku. Visu laiku vienojies ar sevi, ka izdarīsi to rīt vai parīt, un galu galā tik un tā to dari pēc mēneša. Domāju, sapratāt, ka iet runa par prokrastināciju. Mēs visi pierādām vainot sevi un lauzt galvu, kā man beidzot tikt ar visu galā, kāpēc man neizdodas saņemties un kāpēc es padodos jau pašā sākumā. Bet vispirms ir jāpacenšas saprast, kas tad ir prokrastinācija. Prokrastinācija bieži mēdz jaukt ar slinkumu. Iegaumējiet to, ka slinks cilvēks izbauda neko nedarīšanu, kamēr prokrastinātoram ir kauns par bezdarbību. Viņš jūt vainu un vēlas kaut ko izdarīt, bet nespēja izdarīt pat pirmo soli un meklē atradus, no kā nogurst vēl vairāk. Prokrastinators spēj saņemties tikai pēdējā brīdī un bieži izvairās no grūtībām, ar kurām sastopas. Vismaz tā ir daļai cilvēku. Apzināta atpūta vai slinkošana ļauj mums papildināt spēkus, kamēr prokrastinācija mums tikai atņem un nedod neko pretī. Laužot galvu un lamājot sevi dēļ tā, ka mums ir darīšanas, bet mēs neko nevaram pat iesākt, pavēltē atņem mums daudz spēku. Šī problēma būs aktuāla vienmēr, kamēr eksistē cilvēks un viņa nepilnvērtīgais prāts. Pēc savas būtības prokrastinācija emocionāli bremzē mūs, kas ir maksimāli bezjēdzīgi, kaut arī pilda diezgan svarīgu funkciju. Prokrastinācija ir kā bērns, kurš nevar dabūt savas mantas, kaut arī mantas mētājas viņam tieši zem kājām. Mums ir uzdevumi un mērķi, kurām ir vajadzīgas darbības, bet mums tik un tā kaut kas traucē. Kāpēc tas tā notiek? Pumpe šodien, pumpe rīt, kā ne apzinieki. Prokrastinētājs ļoti labi apzinās, ka neko nedara, bet tāpat nespēja saņemties un vienkārši izdarīt. Mūsu smadzenēm patīk slinkot un baidīties. Viņš pēc iespējas ilgāk centīsies saglabāt komfortu, kā arī būs gatavs iegūt baudu pat visvieglākajā ceļā. Tādēļ mūsdienu cilvēks arī mēdz, piemēram, skatīties īsos video TikTokā, nedarot neko mērķu sasniegšanai. Mūsu smadzenes uzskata, ka viņam nav vajadzīgi ilgi un grūti uzdevumi. Viņš vēlas saglabāt pēc iespējas vairāk spēka savā ķermenī, tāpēc ir grūti iziet no komforta zonas. Izejot no viņa, tu ieej nezināmajā teritorijā, kurā nezini, kas tevi var sagaidīt. Cilvēki ar prokrastināciju nespēj noteikt prioritātes, nesaprot mērķi saviem uzdevumiem un baidās no neveiksmēm. Viņi vēlas izdarīt visu ideāli, lai nejustos kā baltā vārna, kura pieļauj kaut kādas primitīvas kļūdas. Cilvēks nevēlas dzīvot sabiedrībā kā baltā vārna, bet kā daļa no grupas. Jebkurš pienākums, kuru sev uzliekam, dod mums neapzinātu emocionālo spriedzi. Cilvēkam šķiet, ka darba spējas atspoguļo viņa kompetenci, līdz ar to pienākumu, kurus uzņemas, vēlas izdarīt pēc iespējas labāk. Tāpēc prokrastinācija ļauj mums iegūt īslaicīgu komfortu, jo kamēr mēs prokrastinējam un atliekam darbus, mums nav jāsastopas ar savu spēju ierobežojumu. Cilvēkam ir vieglāk parādīt sevi kā slinku un neorganizētu, nevis parādīt sevi kā nevērtīgu vai neprofesionālu. Tā mēs veidojam savu ilūziju, uz kuru ir vieglāk skatīties tā vietā, lai objektīvi paskatītos uz sevi un pārdzīvot par to, kas mums pa īstam interesē. Un kā tad mums cīnīties ar prokrastināciju? Pacenties noskaņoties. Tev jāpieņem to kā pašsaprotamu, ka mēģināt pretoties prokrastinācijai tu lien nepazīstamā teritorijā, kurā iepriekš neesi bijis, tāpēc rēķinies, ka nebūs viegli un patīkami. Tādā veidā tu varēsi izvairīties no vilšanās un neapmierinātības, kur piedzīvos, kad procesa laikā sapratīs, ka tas ir sarežģīti. Nedrīkst paļauties uz motivāciju. Cilvēki nereti uzskata, ka galvenais uzdevuma veikšanā ir motivācija un vēlme. Protams, vēlme ir svarīga, kaut gan dzīvē tie vairāk kalpo kā attaisnojuma darbu atlikšanai līdz brīdim, kad radīsies vēlēšanās to izdarīt. Labāk pacenties uztvērt faktu, ka tev vajag to izdarīt. Pēc iespējas izvēlēs uzdevumus, kurus tu tiešām vēlēs izdarīt, lai tu viegli varētu pateikt sev, jā, es gribu to izdarīt. Formulē savas domas. Viens no būtiskākajiem prokrastinācijas un motivācijas trūkuma iemesliem ir neskaidrība un apjukums par to, ko jūs mēģināt darīt, kādā veidā un secībā. Tāpēc pirmais solis ir panākt skaidrību par galvenajiem mērķiem un uzdevumiem un kā tos sasniegt. Sāc veidot to-do listus, uzraksti un apraksti katru uzdevumu, kur tev vajag izdarīt. Pacenties sadalīt viņus vēl sīkāk, ieplānot datumus saviem uzdevumiem. Tādā veidā mēs iegūstam skaidrību un iemācāmies formulēt to, ko mēs vispār gribam un kāds ir gaidāmais rezultāts. Mums jāspēj arī atteikties no vieglām baudām un iemācīties pareizi atpūsties. Skatoties visu laiku īsos video, mūsu smadzenes apstrādā milzīgu informācijas apjomu. Jācenšas arī normalizēt savu miega režīmu. Mums nepieciešams uzkrāt pēc iespējas vairāk enerģijas, savādāk nekas neizdosies. Ja vaina nav enerģijas trūkumā un jūs tik un tā cenšaties bēgt no kāda uzdevuma pildīšanas, tad iespējams jums tas uzdevums arī vienkārši nepatīk un viņu vajag mainīt. Skan stulbi, bet brīžiem atbildes slēpjas vienkāršībā. Piemēram, pamaini savu darba vietu.
izvēlēties skolu vai profesiju. Nereti gadās, ka cilvēks strādā vai mācās vienā vietā, bet iekšēji vēlas pavisam kaut ko citu. Ja cilvēks ieliek sevi nepatīkamos āmjos, viņš rada sevī iekšējos konfliktus un neapmierinātību, tērējot savu enerģiju. Galu galā nepietiek enerģijas gan uz tagadējiem pienākumiem, gan uz vēlamo mērķa realizāciju. Bet ja tādas iespējas nav, tad ir jāmeklē kompromisi. Pareizi lietojot to-do listus, tu vari apbalvot sevi par katru paveikto uzdevumu. Tavas smadzenes, skatoties uz ķeksīti paveiktajā uzdevumā, sajūtīs baudas mirkli, kad nepatīkams uzdevums beidzot ir paveikts. Tā tu varēsi pamanīt progresu savās darbībās. Arī ir svarīgi atteikties no perfekcionisma. Centies nepārslogot sevi. Nevajag taisīt milzīgu projektu uzreiz. Labāk būs, ja tu sadalīsi milzīgu projektu mazākos uzdevumos. Tā tu taisīsi mazos soļus līdz milzīgajam mērķim. Nevajag teikt sev, ka tev ir atbildīgs pienākums. Maini savu domāšanu, samaini pienākumu uz vēlmi. Sakiet sev, ka jūs gribat to darīt. Cenšaties būt lojāli pret sevi un slēdziet pozitīvo domāšanu. Pamaniet karjeras iespējas savos uzdevumos. Noteikti kādas pozitīvas iemaņas jūs sakrāsiet. Atcerieties, ka nevajag pārslogot sevi un steigties. Nevajag mūžīgi sevi vainot. Ja jūs, piemēram, mācāties zīmēt un domāsiet, ka jums nekas neizdosies, tad jūsu smadzenes ēģēs uz zīmēšanu negatīvi. Bet ja sāksiet slavēt sevi par katru izdarīto soli, saprotot savu darbību stimulu un apturi no mērķa, piemēram, pilnvērtīgā cilvēku ilustrācija, jūs kļūsiet pārliecinātāki par sevi un to, ko jūs darat. Jūsu smadzenes šajā gadījumā jums palīdzēs. Katru mērķi cenšaties plānot uzmanīgi. Ja strauji jūs sāksiet katru dienu staigāt uz sporta zāli un sāksiet lasīt grāmatas, tad jūs izdegsiet jau pēc pāris dienām. Darat visu pakāpeniski un lēni tā, it kā jūs kāptu pa mūsu skolas kāpnēm. Neuztveriet prokrastināciju kā ienaidnieku, bet kā instrumentu. Viņš var kalpot jums kā problēmu indikators. Prokrastinācija ir reakcija uz zaudētām puzles detaļām, tādiem kā iemesls, stimuls, nosacījumiem un apbalvojumiem. Ar prokrastināciju nevajag cīnīties, bet gan uzklausīt un taisīt secinājumu. Ir svarīgi izprast prokrastinācijas cēloņus un pareizi tos identificēt un tikt no viņa vaļā. Tur ir galvā doma, vai nu tu cīnies ar sliktiem paradumiem un uzvari, vai nu kļūsti viņu ķilnieks un zaudē. Vienkārši dari, vienkārši sāc taisīt pirmos soļus, jo jebkurā brīdī tu vari mainīt savu maršrutu. Tas ir labāk nekā vienkārši stāvēt uz vietas.